Viņš сейчас ir runājis. Čau. Kā iet? Normāli. Tagad esam virtuvē ar kolēģiem. Tā ir vakariņas. Kā jums? Čau. Čau. Arī diezgan normāli sajūtēt vakariņas. Krūt. Kručā kartupeļi ir mērķi. Es savu pīci uztaisīju. Vēl man pirms brīža Štrīpiņš bija pieslēdzies pieslēgumā un smaidīja tā kā pilnīgi debils mudaks. Jautājot, šodien atkal kāds rāns, tā kā toreiz mēs to speedrun uztaisījām. Šodien paklausījos. LV Moga. Jau. Dzirdi? Kā tev iet vispār pa dzīvi? Ko saki? Kā tev vispār pa dzīvi? Šobrīd. Es tagad nostrādājos šitās dienas. Vakar bija darba. Strādāju līdz kaut kādiem 8. Vakar šašņika sapām. Tas šodien taisīja viģikus. Uztaisīja to vienu par to dārdu. Jau redzēju. Jā. Viens bija par dārtu, otrs bija par Štrīpiņu, un tad Štrīpiņš baigi dusmīgs palika. Tā kā secinot pēc viņa aktivitātēm pieslēgumā, tāds baigi apvainojies. Tas ratnais pensionārs. Baigi apbižojās. Kā parasti. Tā kā šitie visi podkasti un šie video, to ģenerālu Štrīpiņu, piemēram, pedofilu Kasparu, viņus noslēpē, kā padara dusmīgus. Jā, viņas padara Kā nereāli ievainot. vājus. Jo, kad es sāku aktīvi taisīt šos visus podkastus, kopš tā laika katru nakti Pēteras Kaspars mostās kaut kādos 4 ar kaut kādām lēkamēm, jo viņš ritīgi psiho par to, par ko mēs runājam šajos podkastos. Un tad viņš pamostās ar triekām lēkamēm, un tad visu laiku manā pieslēgumā saka, tu esi pilnībā sapis manu dzīvi, manus plānus un tā tālāk. Tā kā jā. Un Štrīps tieši tāds pats, viņš pieslēdās pieslēgumā un skatās kā pilnīgi debils. Pilnīgi debils deģenerāts. Un tā, tāpēc es viņus turpinu taisīt. Es no tādiem efektīviem veidiem, kā padarīt savu nākamo dienu labāk un tukšāk un brīvāk no šitiem visiem kropļiem pieslēgumā. Ja, piemēram, šodien 6 vakarā es taisīšu podcastu, un 6 man jau pieslēgums bija kluss, tāds klusāks, jo tur tie kropļi jau bija tur aizlaidušies vai salīduši citos cilvēkos iekšā un tā tālāk. Tā. Kā jums? Štrīpiņš nelien iekšā pieslēgumā. Kā jums? Štrīpiņš nelien iekšā pieslēgumā. Mums parasti viņu nedzirdam, bet viņš mums rādās īvē, kā piemēram dažreiz kā skolotājs vai laikapstākļu veidā. Okay. Viņš lieto savus speciālos laikapstākļu mainīšanas aparātus un tagad tāpēc arī ir karsti. Viņš izbojāja vasaru ar saviem slepenajiem NASA aparātiem un tagad taisa vasaru septembra vidū gandrīz vai. Jā, es arī to pamanīju. Tā kā viens no šitiem te lumpām, ģenerāla Štrīpiņa biorobotiem, kurš pa ielu man tā kā stalkojas tagad. Viņš par šitiem laika apstākļu mainītājiem teica to, ka tā taču nedrīkst darīt, nedrīkst izmantot laika apstākļu mainītājus. Tā. Tad viņš ir rīdīgi laika apstākļus sapis.
Jā. Labas. Viņiem jau bieži vien kauns arī ir tiem visiem strīpiem. Uztais tādu. Es nezinu, kurš dabūja to bildi. Man kāds, laikam, čatā bija iemetis, kur tas ir strīpiņš ar to frizūru. Es nezinu, vai kāds no jums vai kāds cits. Tas vēl baigi labā bildi. Strīpam līdzīgs. Atrod tādu kartu. Ieliek tādu kartu pēc bildi iekšā un viss. Un tad strīps skatās internetā ar izbulītām acīm. Kāds te kaut ko dīk par strīpu? Ko? Nu, viņš piefiksē tos video viss. Un ir kāds līdzīgs tikai viņam. Tur ielikts fotogrāfijā, tad viņš uzreiz baigi psiho. Baigi sacepjas. Tā kā arī tikko, kad es sāku to podcastu taisīt, man uzreiz strīpiņš pieslēdzās pieslēgumā un rādīja savu intelektu neskarto pūru. Un tāpēc, ka mēs jau šeit taisnību runājam, mēs jau sakam, viss kā ir, tie visi reāli fakti, tāpēc viņš šitā psiho. Jo kāpēc, lai kaut kāds strīpiņš līst iekšā kaut kādā šitādā čatā? Vai ne? Jā. Viņš te ielīst, viņš gan jau te apdirstos no bailēm. Vispār sapsiholīgi. Viņš jau šeit lien iekšā, jo viņš ir apdirsies. Viņš gāja, skatās, patīk kāds, lai tik kāds neatklāja kaut kādu vārdu, uzvārdu, kaut kādu lokāciju, kaut kādu vēl jaunu faktu. Viņam paranoja, viņš ir šizofrēniķis pacients. Vakar mēs vedām kokus, ģipa malku, lielo priedes Valmierā. Jā. Tur kaut kādas 5 stūras, laikam, ar 2 piekavēm, vienkārši tāds ritīgs makanos gabals. Un vēl pavizinājām. Es vakar biju ar draugiem. Viena drauga dzimšanas dienā. Viņš garāžā cepām šašlikus. Huiena. Mums tur kaut kādu to Lidlu jāizlaiž. Es pēdējā, kad bija Lidlā, tur bija kaut kāds 1,8 kg šašliki pa 6 eiro. Mums pilsētā nav pat Lidla. Mums ir tikai Maksima, Rimī, viens otram blakus. Vēl ir tādi, kā pa pilsētas malām ir Beta, ir otrā galā Tims, tad kaut kāda Preilne. Visbaisākais reāli, baisākais veikals, kurš iespējams ir kaut kā saistīts ar strīpiņu, jo tur ir drausmīgas cenas, drausmīgi smirt, kaut kādā sapūšā bunkurā, ir kaut kādā Jāņa Bode. Jāņa Bode. Jā, Jāņa Bode kaut kāda. Tur drausmīgas cenas, tur ļoti, ļoti smirt kā sapūšā bunkurā. Un, jā, tur kaut kā, tur tāda slikta aura. Tas ir atkal tas Jāņa brokastis, ne? Kurš tos kukuļoši dos aitišņiks sīkot. Pēc tam nosaukums ir kaut kāds latgalisks, viņš īstenībā ir kaut kāda Joņa Bode. Tad izklausās, ko? Man arī pēdējā laikā kāda aktieri parādās, kad es laižu uz kādu veikalu vai kur, tad ir tā kā veikala pircēju, ne? Bet viņi ir līdzīgi, viņi ir kaut kādi speceģēni, bet viņi ir speciāli atlasīti cilvēki, kas ir līdzīgi. Tad Kasparam, Strīpiņam, tur tiesnesei, vienkārši es satieku cilvēkus, kas ir kaut kādi nevis dubultnieki, bet līdzinieki, lai es aptuveni redzētu, kā izskatās tie kropļi, kas ir manā pieslēgumā.
Lai varētu bez mūzīmēt fotogrāfijas, tā, lai būtu efektīvāki vidīgi, jo pēc iespējas līdzīgākas sejas es salikšu iekšā, jo labāk saslēgsies pārējiem, kas skatās viņu, kuriem ir darīšana ar tiem kropļiem. Jā. Ko vēl pastāstīt interesantu? Es kaut kā gribēju speciāli lasīt video, kur tieši to pedofilu pederastu Kasparu nodīšu, bet es šodien, es jau viņu pietiekami labi paspārdīju, gribētos kaut kādu faktu par to pedofilu Kasparu ierakstīt. Es jau pats esmu maksimāli daudz pateicis par to šizofrēniķu. Gribās, nezinu, kādu vēl dzirdēt. Tas, kas man interesē. Tā kā jā, tev jau nekāds jauns ziņas par to sīko perdeli Liliputu nav, ne? Nav. Man ir jaunumi tādi, ka es šodien pat jau no paša rīta sāku spārdīt to pieslēgumu. Es tur tos video uztaisīju divus, ko es tiktu kā ieliku. X-ā es tur ietegoju tur valsts policija, drošības dienestu, armiju, aizsardzības ministriju, veselības ministriju un Edgaru Rinkēviču. Un tur kaut kādi cilvēki no NBS laikam to video skatījās, cik es no militārā pieslēguma sapratu, ka tur Kaspars apdirsās no tā, ka kaut kāds čūks tur grib papētīt sīkāk un laikam Kasparu noskaidroja. Kas vēl tāds? Es vēl to podcastu veco paklausījos, kur tematika bija vienkārši virsū Kasparam. Vienkārši viņi paklausījās pēc pirmās 11 minūtes, un jau pieslēgums jau bija jau diezgan tāds trauksmains, stresains, un tā, ja. Tagad es varu iečilot. Tad es vienkārši čiloju, es dzeru limonādes aliņas, ēdu visādas snekļus un baudīju dienu bez tā ķērcošā, bļaujošā invalīda. Ļoti labi. Un vajag uzsīt tādu podkāstu, vēl kaut kādu gājienu tādu, lai tas kroplis vispār pazūd uz visiem laikiem, jo viņš man nahuj nav vajadzīgs. Viņš arī nevienam nav vajadzīgs šeit, kuriem viņš var pieslēgties kā slēgtas klāt. Ja tas ir fucking parazīts, tas ir kroplis vienkārši, kurš ir jānolikvidē. Čau! Halo! Jā, labdien! Kā ir? Čau! Kāda podkasta tēma šodien? Tēma? Mūsu šīs dienas tēma ir tēma. Gailīši Kasparu maksimāla pazemošana. Labi. Kaut kā maz cilvēku. Kaut kas ir laikam parādīsies. Jā, tas nav kāds speciģenti, jo ģenerālis Štrīpiņš, es paziņoju, ka es jau vispār 3 dienas iepriekš paziņoju, ka šitais, ka es taisīšu podkāstu, tad es podkāstu neuztaisīju. Un tad es tajos laikos jau biju pieslēgušies kaut kādi indijāņi, kaut kādi par savādnieki. Un tad, jā, es tā kaut kāds 2-3 dienas izdarīju, un tad šodien atkal es teicu, ka 6 būs, un tad jau 6 jau tur pieslēdzās kaut kādi idioti manā pieslēgumā. Un tagad es 7 palaidu podkāstu it kā, un tad tur bija tāds smaidīgs resns kroplis manā signālā ielīdis un kaut ko tur skatījās virsū ar savu mudaka purnu. Bet tā ir salīdzinoši klusāks. Tur Kaspars ir tagad pieslēgumā skatās, ka tas izpildīts mans, kas jau. Tev uz brīdi bija ļoti hujovais internets klausies. Man šeit ir pildīgs nets, jā. Nevarēja dzirdēt, ko es saku?
Jā, laikam būs podkāsts jātaisa kaut kur citur. Es nevaru šeit man... Es jau iepriekšējā taisīju šeit virtuvē un kaut kā nec, cik laikam lagoja. Aktivitāte. Es nemošu visu, ko tu tikko pateici. Pirms visu šitā neko nevarēju dzirdēt. Es pīzbļēju. Nu jā, es tur pārsā stāstīju par to pieslēgumu, ka viņš vispār nekam nedara. Nu jā. Tā aktivitāte tikai noklausās, vai aktivitāte arī piedalīsies sarunā? Tā ir. Jā. Vajag pingot atkal klausies. Pārāk maz dalītāji. Jā. Kas tev jauns? Īsti 4 online, bet man tikai 3. Īsti nekas. Man liekas, ka visi laikam pa lielam ir izstāstīti. Pirmie 4. Jā. Jā, visi ir izstāstījuši jau par tiem visiem pederastiem. Man jau ļoti daudz materiāls ir. Es jau varu arī no tiem iepriekšējiem podkāstiem visu kaut ko taisīt. Un es jau tagad šos 2 vidīgus, ko šodien uztaisīju, ieliku tik tā kā viņi jau ir jau arī tavās efektīvi un ejoši. Tā kā mums no tiem vecajiem vēl kaut kas ir jāizgriež, kaut kādas labākie dialogi, sarunas un tā. Pēdējais bija baigi labi, jo es runāju, mēs ar vairāk cilvēku runājām, dirsām virsū visiem šiem gailīšiem. Un tad es aizgāju gulēt, un tad es no rīta nākamajā dienā pamodos no tā, ka vienkārši tur tāda histērika bija tie pieslēgumi. Ir vairāk šie tarakāni parazīti, vienkārši tur jūdzās no tā, ko mēs iepriekšējā vakarā runājām. Moģīt. Aktivitāte prasa, kur var atrast podcastu. Viņš ir iekšā voice channelā. Jā, bet man šķiet, ka viņš domā, ka tas ir šitais ir īsts podcasts, bet viņš domā, ka piemēram kā Joe Rogan, zini, tādu podcastu. Jā, es lūdās. Aizsūtīšu jums savu jauno kanālu. Mainīt kontu. Skatīt kanālu. Kur es varu kopīgot. Kopēt saiti. Nelegāls eksperiments @gmail.com. Tur varat sūtīt informāciju par Pēderastu Kasparu. Un vispār atsūtīja kaut kādas 4 fotogrāfijas ar kādiem personāžiem. Skatā moški iemetīšu. Teicu, ka Tas vietam tev katru reizi, kad sāk runāt tu. Es redzu čatā ielikšu iekšā bildes, ko man atsūtīja kaut kādas 4 bildes. Visu, ko teici, nebija dzirdams klausies. Tev vajag pārvietoties, atrast labāku vietu, kur savienojums labāks. Man atsūtīja 4 fotogrāfijas. Sāc tu redz, zini? Tas ir traģiski. Man atsūtīja 4 fotogrāfijas un sakot, ka viens no tiem cilvēkiem ir ģenerāls Strīpiņš vai kaut kāda cita personāža. Aha. Jā. Un šeit, ka es redzu, kurš Strīpiņš.
To mordu var atpazīt jebkuru. Šodien, jā. Šodien diena laba. Diena ir laba. Labdien. Labdien. Baigi tu vari. Pačuku. Kā iet, Rom? Jau dzirdi? Vai man karās? Man šķiet, ka pedofils strīd ir tas Iedorfīnas. augšais. Tas pirmais, ja? Defo. Kāds otrais? Jā, otrais. Otrais. Tas lisais ar dzelteniem zobiem. Jā. Man jau šī informācija ir jāpārbauda. Man jau atsūta kāds bildes. Man ir jāzina, vai to sūta sabiedrotais, vai to sūta kaut kāds trolls, kurš tur nezinu. Tur... Bet, jā. Man nešķiet, ka šitais ir troļļa darbs. Man šķiet, ka šitais ir īsti informants. Aha, ok. Tad jāpapēc sīkāk, jo tiešām es būšu jau atradis to štrīpiņu, un tad līdz ar to arī atradīšu to Gailīti Kasparu. Un tad varēsim viņu ielikt aiz restēm. Pēdiņu mājā. Pidaru mājā. Jā. Un viņi varēs dzīvot savu atlikušo. Kropļu mājā. Jā, kropļu mājā, lai viņi tur atlikušo dzīvu sapūst. Pūst, nahuj tie kropļi. Jā. Vajag. Labi, vajag pingot vēlreiz, man tāda sajūta. Pārāk maz. Jā. At everyone. Jā. Jā, man vajag kaut kādu, nezinu, arī pašam kaut kādu viskiju dzērt vai ko, kad dzer smagu alkoholu. Un tur visādi gļukiet vaļā, kad beigās, jūs vairāk iedzer, jo vairāk visādi cilvēki ienāk iekšā čatā. Ir kaut kāda likumsakarība. Vajag pļumpēt šito, kā saucam. Kā viņus sauca? Rīgā Black Balzām, vodko vajag. Es balzāms baigi nevar dzert. Kā sviesti. Man vairāk tīrais šņābis vai kaut kāda brūnie. Brūnie vienmēr garšīgi. Esi dzēris Askanelī tādu. Brūno. Kā viņš sauca? Askanelī. Nē. Vajag pamēģināt. Vajadzētu būt tavā lokālajā topiņā vai mego. Jā. Jā, daudz par ko nav runāt. Viens ir top tēma alkohols. Tas ir šajā podkastā. Kas paklausījos arī iepriekšējos, tad mums tur katrā kāds čūvaks saka, ko viņš tur šobrīd dzer. Tā ir laba tēma runāt vienkārši par šmigu. Kamēr nerunā par šiem vienmēr. Jā, kad nerunā par tiem paradītiem, tas mazliet par šmigu var parunāt.
Vienmēr par šmigu var parunāt. Tā ir universāla tēma. Nu, labi, tēma. Viņi strādā labi un viņai ir patīkami klausīties. Arī patīkami ir skatīties kaut kāds klips, kas ir par dzeršanu. Nu, Jā, aktuāli tēma. Ja tu māki Nu, kā parastam latvietim dzeršanai. Parastam latvietim dzeršanai ir topā. Jā. Tas rītīgi krūti izskatās, ja tu māki tā kā pareizi pasniegt. Tā kā par dzērieniem kaut ko par alkoholismu. Tas ir krūti. Jā. Nu. Nav. Grundulis nevar, diemžēl. Grundulis ir? Nē, var. Jā. Saka, ka nevar. Viņš varbūt nevar runāt. Viņš arī tagad darbā, laikam, ir. Viņam tur plāns. Viņš ir vilcienā. Nē, viņš ģenerālā. Jā, uz Rīgu, ne? Viņš vilcienā ir. Ok. Jā. Kaut kad rekur aizvakar varēja uzsīt tādu pilno podkāstu. Ja man, vai aizvakar, tas izziņoja to, ka būs podkāsts vakarā, tad man visādi tie indiāņi, visādi šitie pieslēgumā visādi strīpaveidīgie un tie gailīši, tur Kaspariņi bija pieslēgušies. Un sabotāžēt vajag. Jā. Tagad jēgas nav sabotāžēt. Un tad pēc tam vairāki cilvēki raksta, es atcēlu to podkāstu, un tad vairāki šitie Discord memberi, šitās grupas, viņi rakstīja, ka viņiem tajā naktī ir slēgušies klāt kaut kādi šitie bunkuru parazīti, un vai var uzsādīt ASAP podkāstu. Viņi vienkārši ielīd iekšā viņa galvās, un tas vairākas vakars pēc kārtas atcēla. Jā. Un tos podkāstus jau viņi tur iepazīstīja. Tagad jēgas nav atcelt. Tagad jēgas nav atcelt. Neviena nav. Viņi vinnējuši ir šo brīdi. Nē, viņi zaudējuši šo brīdi. Bet nē. Viņi nekad nevinnēs. Viņi jau tagad ir jau zaudētāji lomā, jebkurā gadījumā. Arī taisnība. Jā. Bet nē, vajag vairāk. Nu, to paspēt. Tā nevar. Šodien arī svētdiena. Vai kaut kādā piekdienā taisīt. Vienkārši šitajās pēdējās dienās viņi bija baigi uzvilkti, un es tāpēc speciāli netaisīju, jo veselu baru ar kaut kādiem šizofrēniem būtu sabāzuši iekšā pa mūsu galvās, un tad citi tur runāt vienkārši kaut kādu bezpriģeli. Vajag jau tā, lai mēs runājam paši, nevis caur kaut kādiem tarakāniem. Jā, piekrītu. Bet, jā, nesanāk, vajag. Nekas, mēs varam kādā citādi nosīt. Bet šodien nebūs vārds labi. Tā kā pēc šitādas mazas pauzītes, šitādu mazo papļāpāšanu ir ok uztasīt. Jā, labi. Zin, kā es arī laikam... Ko saki? Vajag vairākas dienas. Vajag dažas dienas atpūsties, tā lai informācija sakrājas, tā lai ir par ko runāt. Jā. Nu, šis ir tāds, pēc šitās 3 dienu pauzes, tad vienkārši atpalienās iekšā voice channelā, lai paziņot visiem šo faktu. Bet es jau visiem arī uzrakstīju to, ka tie kropļi bija ielīduši iekšā viņa galvās. Bet viņiem jau nav arī tāpēc, kas viņi tikai mums no pakaļas skraidīs, vai viņiem tur tik daudz ienaidnieki ir. Jā, esmu imūns pret to. Nekāds indieši nedabūs mani izoīdi, šizofrēniķi. Jā, tas labi. Kad viņi nedabūs. Tā. Bet,
Jā, vajag šādu intermīsiju. Tīk tādu. Labi, es laikam tad došos. Labi. Mēs varam tad uztaisīt kādā citā. Nezinu, ka nedēļas nogalē varētu. Nedēļas nogalē vai arī, ja būs liela aktivitāte. Jā, kaut kādā piekdienā. Jā, labi, tad jau. Jā, kaut kādā piekdienā. Jā, tad jau līdz vēlāk. Jā, tā. Labi, čau. Jā, līdz nākamajai reizei.